Daudziem varbūt šķities jocīgi, kad darba aizsardzības speciālists saka, ka darbs birojā savā ziņā ir līdzīgs darbam pie konvejera. Bet, ja uz to palūkojas no malas, tas tiešām tā ir. Jo katru dienu jau mēs darām vienu un to pašu, katru dienu mums ir līdzīga darba poza, katru dienu mums ir līdzīga darba pienākumi. Tādēļ jo svarīgāk ir tas, ka jāatcerās, ka jābūt pareizi iekārtotai darba telpai, pareizām mēbelēm, pareiziem krēsliem, un arī šajā krēslā ir pareizi jāmāk sēdēt. Palūkosimies uz kādu uzņēmumu, kur par to visu mēģina rūpēties, lai darbiniekiem arī pēc gada, vai 2, vai 5, vai 10 gadu darba nerastos veselības traucējumi. Hewlett Packard ir tehnoloģija uzņēmums, kas darbojas vairāk nekā 170 pasaules valstīs un reģistrēts 1939. gadā. Tas nodrošina infrastruktūru un biznesa piedāvājumus, sākot ar rokas ierīcēm un beidzot ar superdatoriem, kas ir viena no jaudīgākajiem pasaulē. Uzņēmums klientiem piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu, kas aptver diapazonu no digitālās fotogrāfijas līdz digitālajai izklaidei un no datoriem līdz mājas drukai. Mūsdienu realitāte biroja dzīvē ir arī tā, ka liela daļa cilvēku faktiski ikdienā lieto portatīvos datorus. Tie cilvēki, kur darbs saistīts ar to, ka bieži sanāk būt ceļā, sanāk būt birojā, sanāk būt mājās un daudz kur citur. Un, protams, ka šādos variantos, šādā gadījumā nevienmēr šis portatīvais dators ļauj iekārtot tādu īsti tradicionālu pareizu darba vietu. Ja? Un tajā pašā laikā jāsaka tas, ka nav tik slikti, jo ir ārkārtīgi daudz dažādu ergonomisku produktu, kas tiek speciāli ražot šādām vajadzībām, šāda veida darbam, šādiem cilvēkiem, kuriem ir šī darba specifika. Šeit mēs redzam arī vienu tādu faktiski ļoti labi risinātu darba vietu. Tātad darba vietas kompleksu, kuram ir raksturīgs šāda veida šī portatīvā datora novietojums, kurš faktiski vienkāršā valodā sakot, cilvēks atnāk un viņu ieliek šim datoram paredzētajā vietā. Kas varbūt šeit vēl būtu jāpiezīmē, tas, ka faktiski ir ļoti normāli labi risināt šīs peles paliknītes, tad ar roku balstu, lai nebūtu šīs rokas locītās pārslodze, ir ļoti korekta, normāla šī ergonomiska tastatūra. Un varbūt arī ļoti svarīgs moments, kas ir šķietams sīkums, bet īstenībā nav sīkums, ir ļoti svarīgi būtiski lieta, ir tas, ka arī, ko mēs rekomendētu, izvēloties monitoru, raudzīties, lai šiem monitoriem būtu maināms augstums, jo faktiski viens no svarīgākajiem kritērijiem ir šis monitora augstums attiecībā pret cilvēka acīm būtu jābūt ne augstāk par acis līmeni. Šeit redzami vēl divi risinājumi, kā portatīvo datoru iespējams ergonomiski pareizi izmantot galda datora vietā. Šeit bez papildus monitora. Atšķirība ir modeļos un cenā, taču katrs var izvēlēties sev piemērotāko. No pirmā acu uzmetiena pavisam parasts normāls ikdienas galds, varbūt, salīdzinoši labi risināts un tāds pēc izskata dārgs. Ko mēs faktiski šeit gribētu teikt to, ka šis ir šāda veida galda ir viens no labākajiem iespējamiem risinājumiem. Protams, ja cilvēki viņus izmanto un lieto un tiek iemācīti viņus lietot. Šis ir galds, kurām faktiski ir ļoti viegli maināms darba virsmas augstums.
Ko tas īsti nozīmē? Nozīmē to, ka daudām var būt gluži parasts, normāls ikdienišķs šīs darba briesmas augstums, tad viena viegla roku kustību var šo darba vietu ļoti būtiski izmainīt. Tam, protams, ir nepieciešami varbūt daži vienkārši palīglīdzekļi, kā šāds vai līdzīgs pavisam vienkārši krēsliņš, kur cilvēks var faktiski atkal, teiksim, nākamo pusstundu pavadīt, varbūt strādājot citā augstumā. Un pēc tam, kad esam stundu vai pusstundu šādi nostādājuši, un arī tas mums neliekās gana labi, mēs varam vienkārši nākamo, teiksim, pusstundu pavadīt vienkārši kājās stāvot. Tad atgādināsim galveno principu šādu te veida, kāpēc šis te vispār ir nepieciešams, ir tas, ka faktiski, kā saka ergonomisti, vislabākā darba poza ir nākamā darba poza. Viena no svarīgākajām lietām birojā, protams, ir krēsls. Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam biroja, tā teikt, otru svarīgāko lietais cilvēks smadzenēm, tātad biroja krēslu. Un šis varbūt ir tāds savas sugas labs piemērs. Protams, ka ir pasaulē ļoti daudz labu krēslu. Un šeit mēs varam vienkārši tā ļoti īsi ātri atgādināt varbūt tās dažas svarīgākās lietas, kuras būtu jāatcerās par biroja krēsliem. Tad patiski pirmā patiesība no viena gala sākot būtu tā, ka viņiem būtu jābūt iespējami daudz regulējumam un iespējami kvalitatīvam, lai viņš ātri nelūst un būtu ilgu laiku lietojams. Faktiski svarīgākais, kas būtu jāatcerās, ir tas, ka ir faktiski jāsāk ar to, kad ir pareizi jāsāk ar krēsla augstuma regulēšanu. Jāatceras, ka biroja krēslā sēžot, jūsu ceļgaliem jābūt apmēram 90 grādu leņķī. Nākamā lieta pēc tam, kad ir saregulēta šī ceļblocītāla, faktiski būtu jāatcerās tas, ka ir jāsēž ar pilnu muguru krēslā, un vairumam krēslu būtu vērts pirkt tādus modeļus, kuriem ir regulējama arī šī muguras daļa, kur var regulēt pirmkārt dziļāk vai mazāk dziļi, vai atkarībā no tā, cik cilvēkam ir gari augšstilbi. Un arī, lai būtu iespēja saregulēt šo tātad muguras balstu tā, lai viņš, teiksim, būtu tuvāk vai tālāk, lai tā mugura būtu vairāk vai mazāk atbalstīta. Nākamā lieta, kas ir ļoti svarīga, kas jāstāsta kontekstā, protams, ar darba galda augstumu, ir šeit roku balsti. Arī šim krēslam, un tas būtu tās labais tonis, lai krēsliem būtu regulējama augstuma roku balsta. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka faktiski roku turēšana visu dienas garumā ir diezgan nogurdinoša lieta. Un patiesi tam augstumam optimāli būtu arī jābūt tā, lai pareizi sēžot, patiesi šīs leņķis elkoņa locītavā arī būtu plus mīnus iespējami tuvs 90 grādiem. Tikpat svarīgi, lai vide birojā būtu jauka un nepārblīvēta ar lietām, kas ir vajadzīgas, bet traucē kaut vai tīri vizuāli. Te labs risinājums, kā iekārtot biroja vadu instalācijas, nelaižot tās gar sienām un pa grīdu, bet gan pa griestiem. Darbiniekiem ir veidot speciālas apmācību programmas, kuru viņiem ir katru gadu jāatkārto par pareizu darba vietas iekārtojumu, kā arī mēs beigās pārbaudām šos zināšanas ar testu, kurus rezultātus saņem tad pats darbinieks un tiešais vadītājs. Un, ja gadījumā ir kaut kāda negatīva rezultāta, mēs maksimāli darbinieks kopā ar savu vadītāju cenšas novērst šīs nepilnības, iegādāt dažās tehniskos, varbūt tās nodrošinājumus, vai arī kaut kāda cita veida apmācības, varbūt tās kaut kāds medicīniskāks, apmeklējums sporta zāli vai kāda masāžas kursi jāaiziet gadījumā cilvēkam tik slikti vai kas tam līdzīgs. Tātad būtiski atcerēties to, ka ne tikai ergonomiski pareiza darba vieta jau garantēs to, ka jūs būsiet vesels arī pēc 10 gadiem. Nepieciešams arī pareizi sēdēt, pareizi kustēties un pats galvenais arī pietiekami bieži izkustēties. Pietiekami bieži mainīt darba pozas. Speciālists saka, ka to nevajadzētu darīt retāk kā reizi 2 stundās. Bez jau visa minētā, svarīgi, bieži vien var izrādīties arī dažādi palīglīdzekļi. Palūkosimies uz kādu biroju, kur tiek lietoti daži no tiem. DNB Nordbanka ir viena no dinamiskāk augošajām bankām Latvijā.
apvienojot Ziemeļvācijas lielākās bankas Nord LB un Norvēģijas vadošās bankas DNB Nord zināšanas, pieredzi un infrastruktūru. Banka DNB Nord sniedz pilna spektra inovatīvus un konkurētspējīgus finanšu pakalpojumus. Šajā telpā strādā bankas juristi. Darbs visu dienu pie datora un papildus tam jāstrādā arī ar dokumentiem. Tad šeit esam birojā, kur varam redzēt faktiski mazliet savādāku pieeju tradicionālajiem dokumentu turētājiem, kurš parastā variantā mums saistās ar tādu uz kājas novietotu paliknīti, kur var uzlikt vienu dokumentu lapu. Ja? Šeit mēs redzam varbūt tādu, pirmkārt, citādu pieeju un atsevišķiem specifiskiem darba uzdevumiem ļoti labu pieeju. Ja, tad dokumentu palikni, uz kuru vienlaicīgi var faktiski izvietot 2, 3, varbūt pat nedaudz vairāk lapas, viņas, teiksim, varbūt mazliet pārbīdot un saliekot vienu virs otras. Otra lieta – kāju atbalsts. Citam varbūt tas šķiet ērts, citam nē, taču ikdienā jāsēž, tad ieteicams pamēģināt. Varbūt patiešām tas atvieglo darbu. Šāds kāju paliknis panāk to, ka tas kāju novietojums pirmkārt ļauj arī varbūt nedaudz vieglāk saregulēt krēslu tiem darbiniekiem, kuri varbūt nav ļoti gara auguma, lai panāktu to, ka šis kāja augstums ir pareizs. Otrkārt, viņš tomēr palīdz kājas turēt fizioloģiski varbūt normālākā pozīcijā. Viņš arī ir grozāms, ja, un ir atsevišķi modeļi arī regulējama augstumā. Viņš, protams, var būt nolikts tuvāk vai tālāk, ja, tad atkarībā no tā, kā pašam cilvēkam ir ērti. Šos te kāju palikņus mēs izmantojam jau kopš 2005. gada. Un ideja par dokumentu palikņiem radās kaut kur šī gada sākumā, un mēs viņus izmantojam pie apmēram 2–3 mēnesi. Biroja darbiniekiem viskaitīgākais, protams, ir fiziskās slodzes trūkums. Ja tam kombinācijā vēl nāk klāt tas, ka darba vieta ir nepareizi iekārtota vai cilvēks pats nerūpējās par to, lai pietiekoši bieži mainītu darba pozu, pavingrotu, pastaipītos, tad, protams, jautājums ir nevis vai būs veselības problēmas, bet jautājums ir, kad viņas būs. Viņas ir garantētas. Tāpēc atcerēsimies to, raugieties paši, lai jūsu darba vietas būtu pareizi ergonomiski iekārtotas, lai jūs pareizi sēdētu, lai jūs pietiekami bieži mainītu pozīciju darbā pie datora, lai jūs pietiekami bieži pakustētos, un tad jau viss būs kārtībā. Un, protams, pēc garas darba dienas birojā laikam jau visieteicamākais mājās būtu doties ar kājām vai ar velosipēdu. Ja tas nav iespējams, vismaz pāris reizes nedēļā veltīt tam, lai kārtīgi izkustētos.